Sveiki, Auni, parunāsim par februāra prognozi. Kas tad Auniem gaidāms? Auni spēcīgi, Auni jaudīgi, Auniem ir gan iekšēji fiziska varēšana, enerģija, gribēšana, spēks, jauda, un tā ir visa tāda silta, dodoša, apkārtējiem cilvēkiem dodoša enerģija. Tā nav tāda parastā, kā gribēšu, tā darīšu. Nē, šajā mēnesī man ir jauda, un es gribu padalīties ar jums apkārtējiem. Es jums piedāvāju iespējams jaunas lietas, jaunas notikumus. Es parādu arī sevi mazliet krāsaināk, mazliet pilnmiesīgāk, mazliet enerģētiskāk, kaut gan, kur tu vēl enerģiskāk nekā Auni. Tātad ļoti, ļoti spēcīga, silta, krāšņa enerģija no Auniem šajā mēnesī staro. Skatīsimies, kā jūs to varētu izmantot savā darba jomā. Darba jomā vispirms tīrīšana, vispirms atteikšanās no tām lietām, vietām un cilvēkiem, kas nav vajadzīgi. Jo acīm redzot, šī jaunā enerģija, ar ko jūs šajā gadā esat ienākuši savā darba vietā, tomēr prasa arī kaut kādu atkāpšanos, kaut kādu retrospekciju, pārbaudi, iztīrīšanu un salikšanu tādās devās, jo tā spēks, tā enerģija, tā vēlme kaut ko darīt pašlaik ir tik ļoti liela, ka faktiski tajā vietā, kur jūs atrodaties, tur nemaz nav tāda iespēja neko izdarīt. Tas nozīmē, ka tur ir vajadzīga grupēšana, noteikts ritms, varbūt ritma pārskatīšana, varbūt notikumu vai nodarbju vai projektu pārskatīšana. Un tas jums iedos tādu lielāku iespēju darba jomā arī ielikt iekšā to jauno enerģiju. Tātad noteikti paskatieties, kas ir tas aizejošais vai vismazāk prieku nesošais vai vismazāk gandarījumu nesošais, no kā jūs būtu ar mieru atteikties, un pārējais viss jau ir tikai tā brīvā, absolūti lieliskā vieta, kur jūs varat ieguldīt savu jauno enerģiju un izdomu un tādu fizisku, pilnīgi fiziska gribēšana, tāda sajūta, ka Auniem šajā mēnesī pilnīgi rokas niezēs kaut ko darīt, kaut ko paveikt, sakārtot, uzlabot. Partnerattiecības. Partnerattiecībās Sātans, kas, protams, nozīmē ciešas partnerattiecības. Partnerattiecības šajā mēnesī ieskrams ar diviem ļoti nopietniem motīviem - seksualitāte, iekāre un nauda. Ja, tad skatāties, uz kuru jūs gribat uzlikt. Neesiet pārāk intensīvs savam partnerim, neesiet pārāk prasīgs, pārāk pieprasošs. Kaut gan daudzkārt Sātans var teikt arī, ka palūkojiet, cik daudz jūs esat atkarīgs no sava partnera. Šī ir atkarības kārta. Tad mēs, protams, partnerattiecībās esam viens otram, esam zināmā mērā atkarīgi, un tomēr vai tas nav par daudz, vai tas nepārkāp jau jūsu robežas, vai te neizceļas kāds ķīviņš pēc tam, kad ir jau Aunam līdz kaklam, kam viņš tiek kontrolēts, jo šī kārtas kaut kādā zināmā veidā saspēlējas ar blakus esošo, ja sevišķi tas attieksies uz tiem Auniem, kas darbojas kopā profesionāli ar savu partneri. Te varētu būt tas laiks, tā klātbūtne pārāk ilga un pārāk daudz. Runājot par naudas lietām, šī ir pārāk liela tēriņa, pārāk lieli izdevumi saistībā ar partnerību, kas arī šajā brīdī liekas, cik forši mēs te varam atļauties, bet ilgtermiņā tam ir mazliet tādā negatīva piegarša, tā kā skatāmies, ko ar to daram un kādā veidā mēs to Sātanu izmēģinām savā partnerībā. Un tiem, kas tikai meklē attiecības, Sātans ir, protams, tā ir faktiski tā ir tāda iekrišana uz to, ka šis cilvēks mani fascinē, man ļoti velk pie viņa, tas ir kaut kas tāds, ko es ilgi neesmu jutis, tā ir kaislība, tā ir mīlestība no pirmā acu, tā ir apmātība, tā ir vēlme iekarot par katru cenu.
Nu, tagad skatāmies, attiecības viņš sola, bet skatāmies, lai mēs tā kā neiekrītam ar visu dziesmu grāmatu iekšā tajās attiecībās, ja tā kā mēģinam noregulēt to, cik liela ir tā deva, ar kādu es vēlos pašlaik veidot jaunas attiecības. Un padoms. Padoms ir 9 kausi, un 9 kausi saka, izbaudiet visu to, kas jums ir. Jūs varat pilnīgi mierīgi to izbaudīt viens pats, un tā ļoti šī kārta sasaistās ar jūsu pirmo kārtu, šo silto enerģiju, kas strāvo, ar vēlmi dalīties, ar vēlmi piedalīties, ar vēlmi izbaudīt, tātad visās tajās jomās, kas saistās ar citiem cilvēkiem, tur ir dažādi uzdevumi, bet tur, kur jūs esat viens pats mīļais auns, izbaudiet to no sirds, es pat teiktu kādu brīdi tiešām ieplānojiet tikai uz sevi, ļauties savai enerģijai, savam priekam un savai dzīvei. Uz tikšanos!